un mazliet paķidāsim. Vispirms es gribētu teikt vienu tādu mirkli, tādu faktu, tādu momentu, ka lielais mielasts, šī līdzība praktiski nekad nav izmantota runājot par vakarēdienu. Bet lielais mielasts runā par vakarēdienu. Vai nu mums tas patīk, vai nepatīk, to mēs apskatīsim. Un tad varēsim vēlāk pārdomājot teikt, vai mēs to pieņemam, vai mēs to nepieņemam, un kā tur tas ir. Bet Lūkas evaņģēlijas 14. nodaļa, no 15. līdz 24. panti, un lasām, kad to dzirdēja kāds no tiem, kas sēdēja pie galda, tas sacīja laimīgs, kas ēdīs maizi Dievu valstībā. Jēzus sāk viņiem stāstīt, kāds cilvēks rīkoja lielu mielastu, un daudzus uz to saicināja. Ap mielastu laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt, nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi kā viens sāk aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu nopircis lauku, un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Un cits sacīja, es esmu nopircis 5 pārus vēršu, un ej tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Vēl cits sacīja, es sievu esmu apņēmis, un tādēļ nevaru nākt. Kalps ieradās, to paziņoja savam kungam. Tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam, izej steigšus pilsētas ielās un ieliņās, un veď šurp nabagus, tīzlus, aklus un kroklus. Kalps teica, kungs ir noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam, dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem viesiem manu mielastu nebaudīs. Āmen. Jēzus stāsta kādu līdzību par to, ka ir kāds saimnieks, kurš ir izveidojis, kāds ķēniņš, kāds bagāts vīrs, ir izveidojis brīdi, kad svinēt, un šie cilvēki, kur bija aicināti, viņš šo aicinājumu nesaņem pēdējā brīdī, bet viņi jau saulaicīgi ir saņēmuši šo aicinājumu, un katram no viņiem ir argumentācija, kāpēc neierasties mielastā. Man šķiet visdīvainākā mūsdienās ir argumentācijas sievas apņēmis. Mēs zinām to, ka pēc Dieva likuma nepastāv medus mēnesis, bet pastāv medus gads. Cilvēks, kurš aprecās, viņu veselu gadu nedrīkst nodarbināt nekādās sociālās aktivitātēs un neko likt viņam citu sabiedriskā kārtā darīt. Ne karā viņš drīkst iet, neko. Viņam ir jādzīvo mājās. Bet šis cilvēks saka, tie 2 pirmie saka, viens saka, es esmu tīrumu nopircis. Tu esi nopircis, tu tagad ej viņu skatīties. Tu nezināji, ko tu pēc. Otrs ir nopircis 5 pārus vēršu. Tu nezināji, ko tu pēc. Vēršus vai buļļus vai kazas. Tu tagad ej skatīties, kāda vērša izskatās. Šeit nav runa par faktiskiem argumentiem, šeit ir runa par attieksmi. Un tas ir tas būtiskākais, ko mēs savā dzīvē, esot par gaismu un sāli, mēģinam aizmirst. Ka attieksme pret apkārtējiem ir tā, par ko šeit ir runa. Bija viens galdnieks. Viņš bija pensijas gados, viņš gribēja pensionēties, un viņš bija ļoti augstas klases galdnieks. Un pamata nodarbošanās viņam bija māju celtniecība. No brīža, kad viņš uzlika pirmo vainagu baļķi,
līdz brīdim, kad māja tika iekārtot ar visām mēbelēm, durvis, logi, viss bija uz viņu, kas attiecās no koka. Un viņš kādā sarunā ar savu tiešo priekšnieku teica, ka viņš ir izvēlējies doties pensijā. Un viņš vairs nevēlās nodarboties ar savu maizes darbu ikdienu. Un šis viņa tiešais priekšnieks ļoti saskuma, tas bija arī šī uzņēmuma īpašnieks. Un viņš teica, mums ir bijusi tik laba sadarbība visus šos gadus. Es tev vienu lietu gribētu lūgt. Jā, ko tu vēlies? Viņš ir vēl vienu māju uzbūvēt. Tā kā tu to esi parasti darījis no pirmā vainaga baļa līdz jumtam. Lūdzu. Un tad tu vari doties pensijā. Šis galdnieks būvēja šo māju, un viņš bija jau pensijas sajūtās. Viņam bija viss vienalga. Nagls viņš dzina šķīvi, greizi tapu caurumus viņš. Kā sanāk, ja līdz tam viņš bija uz mikroniem strādājis. Tad šī māja pirmajā mazākajā vētrā varēja arī sabrukt. Bet viņš viņu uzsvēra. Viņš viņu izdarīja līdz atslēgai. Un brīdī, kad māja bija pabeigta, atnāca viņa priekšnieks pieņemt šo māju un teica, draugs, tā ir dāvana tev par tavu ieguldījumu mūsu uzņēmumā. Attieksmi pret to, ko un kā tu dari. Pie svētā vakarēdiena esam aicināti mēs visi. Un Jēzus stāsta šo līdzību. Vai svētais vakarēdienas notiek katru svētdienu, vai viņš notiek katru dievkalpojumu, kad mēs nākam kopā, un arī Bībeles studiju laikā, un tam nav starpība. Vai viņš notiek, kā mēs esam šobrīd iesākuši reizi mēnesī 2. svētdienā. Starpība ir tajā brīdī, ar kādiem argumentiem tu nāci. Ja mēs no viena biķera visi dzeram, es nevaru. Tur kāds iesnājās un tur kāds klepo. Es nevaru. Ja tur ir šāda maize bez rauga, es nevaru. Es esmu pieredzis, ka mācītājs lauž maizi pats, nevis man ir jāiet laust. Ja tur ir tās tabletītes, kā man ir teikts, tās oblātes, es nevaru. Un vēl trakāk ir tanī brīdī, ja pie vakarēdiena iet tas vai tā, es nevaru. Argumenti, par kuriem šeit runā Jēzus šajā līdzībā, ir līdzīgi tieši mūsu argumentiem. Cilvēks ir ieradies uz vakarēdienu dievkalpojumu. Un tādā brīdī, kad ir vakarēdienas, viņš neiet pie vakarēdienu, un viņam tiek uzdots jautājums, kāpēc tu, draugs, neiet pie vakarēdienu. Man kāds grēks spiež dvēseli, es nevaru iet. Ir labi, ka tu to apzinies, bet vai tev nebija pietiekami ar šīm 2 stundām, lai sakārtot savas attiecības ar Dievu? Jeb tu gribi parādīt visiem to, cik ļoti taisns kā grābekli norīs tu esi, un tādā pat laikā, kad citi nav pārvērtējuši sevi. Ko tu vēlies pateikt ar to? Atklāsmes grāmata 3. nodaļa 20. pants saka, Atklāsmes 3.20. Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es iešu pie viņa un turēšu mīlestību ar viņu, un viņš ar mani. Būtiskākais, ko mēs varam mācīties no Bībeles laika Palestīnas, ir galda sadraudzība. Ēšana nekad nebija steigas, stresa pavadīta rīšana. Tā bija galda sadraudzība. Ilmārs smējās. Viņš man laikam par īmu uzskata. Galda sadraudzība. Mēs vienalga, cik liels pūlis mēs būtu, 2 vai 10 vai 15, mēs apsēžamies pie galda, mums ir sarunas,
mums ir sadraudzība, mēs baudām ēdienu nesteidzību. Sabata dienā, kas bija brīvdiena un svētku diena, ļaudis pie savām namdurvīm izklāja sabata tepiķīšus. Un tie, kas gāja garām, redzot šo tepiķīti, zināja, ka nama durvis ir atvērts un drīkst iet iekšā un būs galda sadraudzība. Un būtiskākais, ko Jēzus pasaka šajos 3 aspektos, kurus mēs šorīt lasījām, ir: es gribu ieiet pie tevis un būt galdas sadraudzībā ar tevi. Nevis, vai tu to gribi. Nevis es tev uzspiežu, bet es gribu ieiet pie tevis. Es klauvēju, un ja tu dzirdi, un ja tu vēlies, un ja tu atsaucies, es gribu ieiet pie tevis. Galda sadraudzība. Un visā šajā notikuma jūklī mēs redzam pirmo argumentu aicinātajiem. Šie argumenti ir nepamatot un pazemojoši. Nepamatot un pazemojoši. Un šie argumenti ir noraidoši un robežas pārkāpjoši. Ja tu esi nokāvis savus barotos teļus, ja tu esi sagatavojis galdu, nav jau tā, ka tu būtu sagatavojis šo mīlestību tikai 3 cilvēkiem. Tur ir pieminētas 3 argumentācijas, bet nav runa par to, ka 3 cilvēki bija tikai aicināti, un viņš ir nokāvis teļus vēžus, tikai tagad mēs prietātai stumsim vāgā pa pustonnai katrs. Nē, tur bija daudz vairāk aicināti, bet visi atteicās nākt. Visiem bija argumenti, un argumenti bija tādi, kas šo nama tēvu sadusmo. Argumenti bija tādi, kas viņu sakaitināja. Argumenti bija tādi, kas parāda uz patiesu nenoteiktību. Tu esi aicināts, un ja tu neesi atteicies sākotnēji, tad kā savā laikā mans tēvs mācīja mani, tikai nāve var atturēt tevi, neierasties. Uz to, uz ko tu esi aicināts un uz ko tu esi pieteicies. Un ziniet, kas vēl ir par dīvainību šajā visā notikumā? Tas ir kāzu mīlestība. Un uz kāzu mīlestību rīkotājs nodrošināja pilnu dreskodu. Viņš ne tikai sagatavoja šo mīlestību, kurš bija apmēram vidēji no 7 līdz 10 dienām. Ne tikai viņš bija sarunājis mūziķus un visu pārējo telpas, bet viņš arī dreskodu nodrošināja. Viņš visiem aicinātajiem izsūtīja apģērbu. Mēs vēlāk pie tā nonāksim. Tā bija ebreju tradīcija. Un tas nebija variants tāds, nāc kā grib rūtēnā kreklā, nāc žaketē, nāc džemperī. Viņš izsūtīja apģērbu katram no aicinātajiem. Un apģērbs, kamēr es neesmu aizmirsis šajā līdzībā un daudzās citās līdzībās, kur ir runa par apģērbu, runā par attieksmi. Apģērbs norāda uz attieksmi. Jo apģērbs ir tas, ko visi redz, vai ne? Un tas, ko visi var baudīt, es zinu to, ka es jums šodien liekos drausmīgs, jo mums uzvalks uz manis karājās. Paldies jums par komplimentiem, ka es cienot mani ir pateikuši, ka es labi izskatos. Paldies, bet es zinu pats, ka man viņš ir tāds, kā viņš ir, un es varētu tev un Jans lieliski. Tu atceries, kad viņš ir? Jā, es atceros, ka tanī laikā man bija citi apmēri. Paldies Dievam par apmēriem. Labi cilvēki vajag vienmēr daudz. Un apģērbs ir tas, kur jūs visi redzat. Un kur jūs varat teikt, šis viņam ir pa lielu, vai tas viņam der, un tās kurpes ar to biksi un uzvalku neiet kopā žaketi, vai tas krekls ir tāds vai šāds.
Tas ir apģērbs. Un attieksme ir tas, ko mēs visi redzam un baudam. Un interesanti ir tas, ka mēs varam arī šo lietot šodien savā ikdienā, redzot cilvēku drūmu, piktu. Mums nav jāprasa, kāpēc tu esi dusmīgs, vai tu dusmojies uz mani, vai tev kaut kas nav kārtībā. Mēs varam pajautāt, kas vainas tavam apģērbam. Zeķis spiež vai betona apēns. Un strumbāns pārtrūkumu pa pirkstiem trāpīt. Kas vainas tavam apģērbam? Ļoti noraidoši un robežas pārkāpjoši šie argumenti. Un mēs varam pateikt pēdējo, ka šie argumenti ir ļoti mūsdienīgi. Ļoti mūsdienīgi. Jo viss, kas ir nepieciešams mūsu attieksmei, Tēvs ir devis. Mēs varam piekrist tam vai varam nepiekrist, bet viņš ir teicis, Jēzus, Jāņa evaņģēlijā, es jūs neatstāšu bāreņus, es sūtīšu savu svēto garu pēc jums. Un svētais gars ir tā Dieva maigā un trauslā būtība, kas maina mūsu iekšieni. Un mēs dzīvojam sevi no iekšas uz āru, nevis no āra uz iekšu. Jo Jēzus saka, ne tas apgrēcina cilvēku, kas viņā ieiet, bet tas, kas no viņa iziet. Mēs dzīvojam savu dzīvi no iekšas uz āru. No svētā gara, kurš ir mūsos, mēs ļaujam plūst mīlestībai, mieram, patiesumam. Visam šim mēs ļaujam plūst ārā no sevis. Svētais gars ir tas, kas maina mūsu attieksmi. Ļoti mūsdienīgi ir zināt klišejiskas atbildes uz zināmiem jautājumiem. Zināt ļoti virspusējas pieejas. Un parādīties kā ļoti nopietniem ticīgajiem, neļaujot dzīvot savu dzīvi no iekšas uz āru. Tas ir mūsu graujošais mīnus, ka mēs neļaujam savu dzīvi dzīvot no iekšas uz āru. Jeb, ka mēs ļaujam savu dzīvi dzīvot, nevisai forši. Otrā lieta, kur mēs redzam rīcību. Kalps labi zina savu kungu. Brīdī, kad viņš iet pie kunga un ziņo, ka aicinātie nav ieradušies un ir atteikušies, viņš jau ir piepildījis namu. Viņš jau ir piepildījis namu ar dažādiem cilvēkiem, kurus viņš ir aicinājis uz šo mīlestību. Un kungs viņam saka, tad aicini jebkuru. Viņš saka, es esmu darījis, kungs, bet vēl ir vietas. Viņš saka, tad izēj uz ielām, uz sētmalēm, uz ieliņām, visus. Manam namam ir jābūt pilnam. Šī nav kunga lecība, kā mēs to varētu teikt. Biezais kungs, viņš gribēja pazīmēties, un ja viņš nevarēja pret biezajiem pazīmēties, ja tie atteicās, tad viņš pret bombžiem pazīmēsies. Nē. Te ir cits noslēpums. Jēzus saka savā brīdī farizejiem un raksturmācītājiem atbildot par viņu nekorektumu. Atnāca Jānis Kristītājs, par kuru mēs runājam pagājušajā svētdienā. Viņš atnāca un viņš dzīvoja asketisku dzīvi. Vientuļnieka askēzi viņš bija pieņems. Viņš dzīvoja tuksnesī, viņš bija viens, viņš ģērbās ļoti asketiski, kamieru vilnas apmetnī viņš staigāja un ēda savvaļas bišu medu. Asketiski. Un jūs teicāt, ka viņā ir ļaunais gars, ka viņš ir vēl apsēsts. Atnāca Jēzus. Viņš nedzīvoja askezē. Viņš dzīvoja gana normālu dzīvi. Viņš ēda, viņš dzēra, viņš piedalījās kāzu svinībās, viņš piedalījās galvas sadraudzībās. Jūs teicāt, ka viņš ir
vīna dzērājs, ielas meita un muitinieku draugs. Interesanti, ne? Galdas sadraudzībā, pie svētā vakarēdiena, tiek parādīts, ka piedalās ik viena šķira. Ja tā mēs drīkstam teikt šķira. Tik viens cilvēks ir aicināts. Un nav noteikums, ka tikai labie un turīgie drīkst nākt. Ir noteikums tas, ka visbiežāk tiem, kuriem sociāli iet labāk, tiem biežāk ir vairāk argumenti piedalīties galda sadraudzībā, kā tiem, kuriem neiet tik labi. Kalps ir izpildījis pirms rīkojumu, viņš ir izdarījis vēl mazliet, viņš ir piepildījis šo namu, un tad mēs redzam kunga dusmas. Lūkas evaņģēlijā lasītajā tekstā mēs redzam, ka kungs sadusmojās tik ļoti, viņš pateica, neviens no aicinātajiem nebaudīs man mīlestību. Pie mīlestības mēs varam likt domzīmu un rakstīt labvēlību. Mīlestība ir simbols labvēlībai. Jo tu savu maizi ēdīsi kopā ar to, pret kuru tu esi labvēlīgs. Izņemot gadījumu, kad tev ar ieroci pie pieres liek ēst kaut kādu dīvainu maizi. Tad tu ēdīsi viņu citu priekšā. Nē, tur, kur tev ir labvēlīga situācija, bet mīlestības paraksts norāda labvēlību. Es esmu labvēlīgs pret tevi, un es gribu būt sadraudzībā ar tevi, un es gribu, lai arī tev ir labi, ne tikai manās sarunās, bet lai tu vari arī baudīt kaut ko, savas miesas stiprināšanu. Mīlestība ir labvēlīga, un kungs savās dusmās pasaka, neviens no aicinātajiem manu labvēlību nesaņems. Neviens. Viņš ir tik ļoti bargs, viņš ir tik ļoti dusmīgs par to, ka cilvēki atteicās no tā nozīmīgākā, kas viņam bija, ko viņš piedāvāja. Un ja mēs redzam lielajā mīlestībā vakarēdienu, tad mēs varam teikt, ka dārgākais, ko kungs piedāvāja, ir savu dēlu. Dārgākais ir viņa dēls. Viņš piedāvā to mums ikvienam. Un vai viņa dēla priekšā visi šie argumenti, kurus mēs lietojam, ir gan spēcīgi, lai nebaudītu vakarēdienu? Cik tālu ir nožēla no piedošanas? Vienas lūkšanas attālumā. Un nav teikts, ka tai lūkšanai jābūt 20 stundu garumā. 2 vīri atnāca lūgt Dievu uz teiku lūkšanas stundā. Viens no viņiem stāstīja Dievam, cik viņš ir labs. Viņš teica, tēvs, es tev pateicos, ka es tev varu maksāt 10. tiesu no mētrām, dillēm, ķimenēm, burkāniem, kartupeļiem. Viņš skaitīja visu. Vislabāk man patīk tas brīdis, kad viņš saka no ķimenēm. Jo jūs saprotiet, kā farizēji maksā 10. tiesu no ķimenēm. Tur nebija 1 kilograms ķimenes 100 gramu dievam. Tur bija darbiņš visai ģimenei uz labu laiku, sasēdās visi pie galda un skaitīja katru 10. ķimeni dievam. Jo 100 gramos var būt pa dažām ķimenēm vairāk vai mazāk. Ir jābūt precīziem. Izberam kilogramu ķimenes uz galdu. Ziniet, tas ir pietiekami liels apjoms. Un skaitām katru 10. ķimene dievam. Darbiņš uz vairākām nedēļām, visai ģimenei. Tāda sadraudzība pie ķimeņu galda. Viņš saka, paldies, ka es nezogu, ka es neesmu blēdis, žuļīgs. Un visbeidzot, viņš paskatās uz to vīru, kas nāk viņam no muguras un saka, paldies, ka es neesmu tāds kā viņš.
Un tas vīrs, kas nāk no muguras, viņš vienkārši no tālienes stāvot, sit sev pa krūtīm un saka, Tēvs, piedod man. Un Jēzus saka, tas no muguras nākošais aizgāja attaisnots. Tas, kurš Dievu priekšā gozējās ar saviem labajiem darbiem, kāds viņš atnāca, tāds viņš palika. Šodien ir brīdis, kad tu vari pārvērtēt sevi. Vai bieži nav tā, ka tu skaties uz tiem, kas stāv aiz tevis, ne jau burtiski, bet garīgi, un saka, paldies, ka es neesmu tāds vai tāda. Es taču, Dievs, esmu tik labs tavā priekšā. Japānā bija viena misionāri, kas darbojās ar vietējiem Japāņiem, man palika karsts, jo kāds aizvēja logu. Kas darbojās ar vietējiem Japāņiem un kalpoja viņiem un stāstīja viņiem par Kristu. Un bija viena Japāņu meitene, kura bija vientuļā māmiņa un kura gaidīja bērniņu. Un šī misionāra daudz darbojās arī ar šo vientuļo māmiņu. Un kādā vakarā šī misionāra tā kā atradās savā mājvietā, un viņai bija tāds nemierīgs prāts. Vajadzētu doties pie šīs vientuļās māmiņas, bet ārā ir sniega vētra. Un ārā ir tāds neforšs laiks, es pagaidīšu līdz rītam, lai šī vētra norims, un tad es došos pie šīs vientuļās māmiņas. Un es jums teicu, ka mīlestībā Dievs piedāvā dārgāko, kas viņam ir. Viņš nav sautīgs, viņš atdod visu. Un šī misionāra tādā zināmā trauksmē izgulēja nakti, un nākamā rītā viņa devās pie šīs vientuļās māmiņas cauri šim saplutinātajam sniegam, un viņai bija jāveic ceļš pāri tādam tiltiņam. Un ejot pāri šim tiltiņam, viņa dzirdēja bērna raudus. Viņa nokāpa zem tiltiņa un ieraudzīja ne to patīkamāko skatu. Tā meitene, pie kuras viņai vakarā vajadzēja aiziet, tā viņa juta un sniega vētra viņa apturēja, bija gājusi ceļā pie viņas. Viņa bija tikusi līdz tiltiņam. Viņai bija sākušās dzemdības, viņai bija piedzimis puisēns, un viņa pati bija gājusi bojā. Tur. Šī misionāra pieņēma šo zēnu pie sevis, adoptēja viņu un audzināja. Un brīdī, kad zēns sasniedza 12 gadu vecumu, viņš lūdza savai auģu mammai, lai viņa varētu aizvest viņu pie mammas kapu. Viņi to nebija darījuši līdz šim brīdim. Misionāri viņam apsolīja to, un šajā dzimšanas dienā viņa aizveda zēnu pie mammas adusas vietas. Un tad zēns lūdza ko dīvainu. Viņš teica, ka viņa auģu mamma varētu paiet tā labu gabalu tālāk prom no viņa. Viņš grib palikt viens šajā brīdī. Un viņa pagāja, prom bija gana normāls spelgonis. Un šis zēns stāvēja kādu brīdi, raudāja. Un tad misionāri vērojot, viņi ieraudzīja kaut ko, kas viņai likās gana dīvaini. Viņš sāka ģērbt pa vienam apģērba gabalam nost un lika uz adusas vietas. Un brīdī, kad misionāri tuvojās, lai apturētu šo zēnu, jo tūlīt viņš varēja būt arī gluži kails, viņi dzirdēja, ka viņš ņēma savu apģērba gabalu
klāja un teica: māte, vai tanī naktī tev tāpat sāp? Tas, ko Dievs pasniedza tev bez argumentiem lielajā mīlestībā, visu atstāts un viens tika pienegots pie krusta. Tur nebija neviena klāt. Un 3 naktis viņš pilnīgā atšķirtībā un vientulībā gulēja aizslēgts aiz akmens. Lai tanī brīdī, kad viņš celtos augšā, ik viens no mums varētu piedzīvot to brīnišķīgo pārvērtību spēku, kas liek mums katram uzģērbt kāzu drēbes un piedalīties lielajā mīlestībā. Viņš mums neliek iet tur kailiem, viņš mums neliek iet tur vieniem. Viņš aicina mūs pie sevis mīlestībā. Viņš, kurš varēja izsaukt 12 leģionus eņģeļu un pasaule tiktu noslaucīta kā mati no galvas. Viņš aicina tevi un mani sadraudzībā. Un tad mēs redzam šo attieksmi, šo aicinājumu attieksmi. Vispirms piedāvājuma pieņemšanas attieksmi ir noraidījums, izvērtēšanas attieksmi. Aicināti izvērtēja, ka viņiem nav vajadzīgs šis mīlestības. Kalps izvērtēja, ka viņa kungs būs dusmīgs, un viņš aicināja ikvienu uz šo mīlestību. Kungs pieņēma attieksmi, ka viņš ir tiesīgs dusmoties. Attieksmi. Un mūsu pašu arhibīskaps Jānis Vanaks ir teicis: nestāsti Dievam, ka tev ir problēmas. Stāsti savām problēmām, ka tev ir Dievs. Vieglāk ir pastāstīt, ka man ir problēmas, Pamēģini vienreiz pastāstīt problēmām, ka tev ir Dievs, kurš uzvar visas problēmas un kurš tevi ir aicinājis šajā mīlestībā. Un visbeidzot, patiesības attieksme, ja mēs runājam par to, ka drēbes ir mūsu attieksme, tad Mateja evaņģēlija 22. nodaļā 11. līdz 13. pantam ir runa par šo patu lielo mīlestību, tikai tur ir viena maza nianse, atšķirīga. Un tādēļ es nelasu visu šo lielā mīlestības notikumu, bet tikai šo 11. līdz 13. pantam. Pavisam mierīgi pienāks brīdis, es pieiešu un iesitīšu pareizos cipariņus. Patreizējie cipari ir Mateja 22, 11 līdz 13. Tad ķēniņš iegāja savus viesus aplūkot un ieraudzīt tur kādu cilvēku, kas nebija tērpies kāzu drēbēs. Ķēniņš tam jautāja: mans draugs, kā tu esi šeit ieradies bez kāzu drēbēm? Bet tas klusēja. Tad ķēniņš sacīja kalpiem: sasieniet viņam kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Mateja 22, 11, 13 nav kaut kas kārtībā. Ok, es jau satraucos, ka vēl kaut kas nav rīktīgi. Ķēniņš bija nodrošinājis visu: mīlestību, dreskodu, ceļojumu, visu. Viņš iegāja un ieraudzīja, ka kāds ir uzskatījis, ka ķēniņa dreskods ir pārāk naivs, pārāk neforšs.
Jūs neesat to dzirdējuši, ka tā attieksme, kura ir vienā spektrā no kristiešiem, ir pilnīgi barbariska un ļauna, pieminot krusta karus, un otrā spektrā no kristiešiem, ka viņi jau ir tādi jērdvēseles, tādi naivi, tādi neko nezinoši, neko nevaroši, tādi, ja kādu sitīs, viņš stāvēs blakus un teiks, Jēzus, ja tu vari kaut ko izdarīt. Nē. Pagājušajā ceturtdienā mums izvērsās mazliet tāda paskāra diskusija par šo, un es teicu, ka es esmu no tā spektra, kas nav nevienā galā, ne otrā, es esmu pa vidu, ja vajadzēs iešaus kādā. Tu mācītājs tā atļaujies teikt. Vajadzēs uzšaus. Es neredzu tur problēmu. Lai gan es zinu to, ka man pat nevajag ieročus lietot, un Dievs ir apveltījis ar 2 ieročiem. Bet ķēniņš ir nodrošinājis visu. Un tad ierodās kādi, kuri sāk kritizēt viņu dreskodu. Un saka, šis dreskods ir pārāk tāds gļēvs, tāds naivs, tāds bez attieksmes, bez nekā. Man viņš nepatīk. Es iešu tāds, kā es esmu. Es iešu ar savu dreskodu. Es atļaušu savai likmībai un savai esbūtībai būt noteicošai. Un tad ķēniņš ienāk aplūkot mīlestību un saka, draugs, kā tu te esi ieradies? Wow! Viņš paliek kluss. Viņš neatbild neko. Ķēniņš saka, ārā. Es biju paredzējis konkrētu dreskodu. Tās ir manas kāzas. Es nodrošināju visu. Un tad, kad mēs lasām parastos svētā vakarēdienu vārdus no korintiešu vēstules, tur ir teikts, ja mēs paši sev pārbaudītu, netiktu tiesāti. Bet pārbaudīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli kopā netopam pazudināt. Ja mēs paši veiktu pārbaudi, mani draugi, arī tanī brīdī, kad mēs apstājamies lepnībā un sakam, es esmu izdarījis kaut ko tādu, ka es šodien nevaru iet pie vakarēdiena. Tev bija pietiekami laiks to sakārtot. Arī tas ir neatbilstošs dreskods. Antoine de Saint-Exupéry saka grāmatā Cilvēku zeme šādi. Būt cilvēkam tieši nozīmē būt atbildīgam. Tas nozīmē izjust kaunu par postu, kas šķiet nav no mums atkarīgs. Tas nozīmē lepoties ar uzvaru, ko guvuši mūsu biedri. Tas nozīmē apzināties, ka nolikdami vietā savu akmeni, mēs palīdzēsim celt pasauli. Būt cilvēkam nozīmē būt atbildīgam. Būt cilvēkam tas tieši to nozīmē uzvilkt pareizo apģērbu. Un nevis uzvilkt viņu ierodoties šeit un tad, kad ejam pa durvīm ārā, tad nost. Bet uzvilkt, lai visas dzīves garumā mēs būtu galva sadraudzībā. Ar ķēniņu, kurš mūs ir aicinājis. Lai Dievs svētīgi vienojums, ja mums visiem ir vajadzīga kopība, mums ir vajadzība pēc šīs kopības, un mums ir vajadzība pēc vienotības ar Kristu. Mēs nāksim šobrīd pielūgsmē, un pēc pielūgsmes bloka mēs nāksim pie vakarēdiena. Lai Dievs ikvienu no jums svētī, jo ķēniņš mums ir aicinājis visus, jo viss ir sagatavots viņa